Piecelsimies un kopā ar dziedātājiem slavēsim Dievu. sirdi tu maigi atperi un dziesmai tevi atbrīvošanu uzvaru tanas un bailes projām dzēn manu sirdi tu maigi atperi un dziesmai tevi atbrīvošanu
uzvaru tā nes un bailes projām dzen. Nesmu vairāk es baiļu bēgs, es esmu Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu bēgs, es esmu Dieva bērns. Mātes klēpī jau tevis izredzēts, vārdā nosaukts. Tavā ģimenē esmu atzīmis, nu esmu es tavs bērns. Nesmu vairāk es baiļu bērns, es esmu Dieva bērns. Nesmu vairāk es baiļu bērns, es esmu Dieva bērns. Tu mani izved cauri jūrai vētrām, zūd bailes tavā tuvumā. Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši, es esmu Dieva bērns. Tu mani izved cauri jūrai vētrām, zūd bailes tavā tuvumā. Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši, es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns, nesmu vairāk es baiļu bēgs. Es esmu Dieva bērns, nesmu vairāk es baiļu bēgs. Es esmu Dieva bērns, nesmu vairāk es baiļu bēgs. Es esmu Dieva bērns, nesmu vairāk es baiļu bēgs. Es esmu Dieva bērns. Paldies, Jēzu, ka tu mūs sauc par saviem bērniem, kalpiem, darba biedriem, ķēnišķīgu priesteru saimi. Un vēl tik daudz brīnišķīgu apzīmējumu mēs varam dabūt tavā vārdā. Mēs pateicamies, Kungs, ka tik ļoti tu mūs mīli. Tik ļoti, ka tu atdevi visu, kas tev bija, visu godību, lai nāktu uz zemes, ciestu šausmīgā moku nāvē, lai mums būtu dzīvība, lai mums būtu cerība, lai mēs būtu visu mūžību kopā ar tevi, kad visu savu ticību un cerību liekam uz tevi. Un to šodien mēs atkal gribam svinēt, par to mēs gribam pateikties, par to mēs gribam gavilēt, ka mēs esam glābti, ka mēs neesam vairs važās un verdzībā grēkam, bet mēs esam brīvi tevī, tavās asinīs, tavā spēkā. Slava tev un pateicība par to. Un tiešām, lai mūsu sirdis ir atvērtas, lai mūsu domas
ir vērstas uz tevi. Kalni ir skaisti, bet tavs vārds un tu esi par visu pārāks. Un tikai no tevis mums nāk palīdzība un spēks un gudrība un viss, kas mums vajadzīgs, lai dievbijīgi dzīvotu. Kungs, svētī mūs šajā dienā, šajā dievkalpojumā, lai lūkšanas, dziesmas, tava vārda skaidrojums ieplūst mūsos, un mēs nākam vēl tuvāk tev un saņemam spēku jaunai darba nedēļai, kad mēs neesam tik kuplā skaitā kaut kur kopā, Dievs, bet arī, ka mēs sanākam pa nedēļu un pateicamies tev un pielūdzam katru dienu. Slava tev pateicība tavā brīnišķīgajā vārdā. Amen. Ieklausīsimies Dieva vārdā, un es lasīšu 93. psalmu. 93. psalms. Tas kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām. Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību. Viļņu kalni cēlās, ak, kungs, tie krāca un plīsa. Tie šņāks ar vienu vēl jo stipri. Bet varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir tas kungs savos debesu augstumos. Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir tava nama jaukums, ak, kungs, vienmēr un mūžīgi. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Viņa vārā un spēks, viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, mūžam uzticams spēks, savā žēlastībā viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, viņš cienīgs vien godu, cienīgs vien slavu pateicību. Paceliet balsis, slavējiet to, lai galvenais skan. Liels ir tas kungs, liels ir tas kungs. Liels ir tas kungs, savā godībā svēts, viņam vārā un spēks, viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, mūžam uzticams spēks, savā žēlastībā viņš mūs mīl. Liels ir tas kungs, viņš cienīgs vien godu, cienīgs vien slavu pateicību. Paceliet balsis, slavējiet to, lai galvenais
Labrīt, draudze! Liels ir tas kungs, un viņš viens ir cienīgs saņemt godu un slavu. Bet kādi esam mēs? Šorīt nākuši esam vai nu lai žēlotos un lūgtu pēc palīdzības, vai arī pateikties par to, ko tas kungs darījis tavā un manā dzīvē. Mēs šodien dziesmas skan par vētru. Un kā ir tavā un manā dzīvē? Noteikti ir bijušas daudzas vētras. Un vai mēs baidāmies no vētrām? Kādi noteikti jā. Jonas grāmatā, 1. nodaļa, 4. pantā ir rakstīts, tad, kad Jona neklausīja Dieva aicinājumam doties uz Ninivi, viņš bēga un iekāpa kuģī. Tad 4. pantā rakstīts, tad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam. Drīz sacēlās vētra, un visiem likās, ka kuģis grims. Dievs sūta vētru, lai apturētu Jonu. Vai reizēm tā nav arī mūsu dzīvēs? Kungs aicina darīt to, ko viņš ir aicinājis tev vai man darīt, un mēs varbūt negribam un izvairāmies. Un tad viņš liek pūst vējam, nākt vētrai, tavā un manā dzīvē, lai mainītu tavu ceļu, tavu virzienu. Un tā bija Jonas dzīvē, bet tā ir arī Izraēla dzīvē sākumā. Izraēls kalpoja Ēģiptē, dzīvojot kļuva par vergiem, un viņi brēca uz Dievu. Un Dievs sūtīja Mūzu un veda Izraēlu ārā. Un 14. nodaļā, 2. Mūzes grāmatā, 21. pants. Tad Mūzes izstiepa savu roku pāri jūru, un tas kungs lika jūrai spēcīgam austrumu vējam pūšot, plūst atpakaļ visu nakti, un viņš darīja jūru par sauszemi, un ūdeņi pāršķēlās. Redzat, pilnīgi savādākā veidā atkal liek pūst vējam un būt vētrai, jūrai pilnīgi atkāpties, lai palīdzētu savai tautai, lai to glābtu. Un mēs zinām vēlāk, šī jūra gāzās pāri ienaidnieku, kas vajāja Izraēlu, kas negribēja pieļaut, ka viņi aiziet. Dievam reizēm ir mūs jāaptur, jāmāca. Un viņš tad liek pūst lielam, stipram vējam, notikt vētrai. Tā bija Jonas dzīvē, es ticu, ka arī tavā un manā dzīvē. Bet jūs teiksiet, kādi reizēm saka, tas ir vecajā derībā. Bet arī jaunajā derībā Jēzus dzīvē bija vētra. Un Mateja evaņģēlijā 8. nodaļa, 23. pants. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un 24. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņi laivai gāzās pāri. Bet viņš gulēja. Un mācekļi piegāja pie viņa un modināja viņu un teica, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Mīļie, mēs reizēm esam bailīgi. Un mums ir bail, ja mēs nezinām, kas notiek. Bet Jēzus ir tavā vētrā ar tevi laivā.
Viņš piecēlās un teica mācekļiem, kāpēc esat tik bailīgi un masticīgi? Mīļie, nebūsim bailīgi un masticīgi. Mēs jau slavēšanas dziesmā dziedājām. Es vairs neesmu baiļu vergs, jo tu esi Dieva bērns. Mēs esam Dieva bērni. Nebaidīsimies, mīļie. Un tad Kungs dos vētru, kas palīdzēs tev paglābties no ienaidnieka. Nevis vētru, ar kuru tevi jāaptur un jāpagriež tai virzienā, ko Dievs grib, lai tu ej. Lai Dievs svētī mūs šodien. Prieks ir, ka mūsu tālais ciemiņš ir šeit mūsu vidū. Mācītājs Māris Vītols no Jaunjelgavas. Dievs, lai svētī viņu un viņa draudzi. Un mūs šeit, un Kungs ir viņu arī pasargājis. Ir tāls ceļš, ko braukt. Bet viņš teica, šoreiz es braucu droši. Es zināju ceļu un nebija jāmaldās. Un paldies Dievam. Mēs visi uzticam viņam. Un pirms mēs nākam lūkšanā, es aicināšu svētdienas skolu šeit priekšā. Bērni, nāciet lūdzu. Cik skaisti, vai ne? Tik kupls skaits ar bērniem. Un cik es noprotu, skolotāji viena. Un cits skolotāji jau ir svētdienas skolas telpās un gaida jūs, bērni. Lūksim Dievu. Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo jauno dienu, par šo svētdienas rītu, kad mēs it čakli steidzamies uz Dievnamu, uz Tavu nāmu, Kungs, lai Tevi pielūgtu, Tevi slavētu, Tevi godātu. Jo Tu viens esi cienīgs saņemt visu godu, visu slavu un pateicību par visu, ko Tu dari mūsu katra viena dzīvē. Kungs, paldies Tev un svētī mūs, svētī savu kalpu, Māri Vītolu, un runā Tu, Kungs, caur viņu uz mums. Un dari, Jēzu, atvērtas mūsu sirdis, lai sadzirdām to, ko Tu gribi mums pateikt. Kungs, svētī un palīdzi nolikt malā visas rūpes, raizes, nolikt tās atdot Tev un ļauties Tev, ka Tu vari mūs svētīt, ka Tu vari mūs pacelt un vadīt. Kungs, un mēs ieliekam Tavās rokās šos mīļos bērnus. Svētī Tu viņus. Viņi ir cits par citu lielāki. Svētī gan pašus mazākos, gan jau pusauģi gados, kuri svētī viņus un palīdz viņiem mācīties, Kungs, par Tevi. Dod gudrību skolotājiem. Mācīt viņus. Pasludināt šo brīnišķīgo labo vēsti par Tevi, glābēju, par Tevi, Jēzu. Un dari bērnu sirdis atvērtas, to uzņemt. Svētī mūs visus, Kungs. Jēzus vārdā to lūdzam, Tēvs. Āmen. Klausāmies dziesmu. Kad Jēzus manā sirdī
Spīdošās balsis ir apklusušās, kad Jēzus manā sirdī mīt. Grēka briesmīgais vārds, viss ir tīrs nomazgāts, kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Sirds aiz prieka man lūst, pāri straumēm nu plūst, kad Jēzus manā sirdī mīt. Savas cerības montaņa sausušās, kad Jēzus manā sirdī mīt. Bēdu mīkla un šaubas ir izklīdušās, kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Sirds aiz prieka man lūst, pāri straumēm nu plūst, kad Jēzus manā sirdī mīt. Nāves ielēja man tagad saules caurus mirks, kad Jēzus manā sirdī mīt. Debes cienu tālēja sāļošiem sirds, kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Sirds aiz prieka man lūst, pāri straumēm nu plūst, kad Jēzus manā sirdī mīt. Apsolīts, ka es reiz tur ielājošu, kad Jēzus manā sirdī mīt. Tur, kur steidzos es kļūt, kamēr to aizsniegšu, kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Kad Jēzus manā sirdī mīt. Sirds aiz prieka man lūst, pāri straumēm nu plūst, kad Jēzus manā sirdī mīt. Slavu Dievam, ka var būt pie jums šodien. Teikšu tā, nav tik tāls gabals Latvijas kontekstā arī tur. Es nezinu, 2 stundas un 10 minūtes pie jums braukt. Ļoti svētīgs laiks, pavadīts laiks kopā ar Dievu. Pārdomājāt arī to, ko es šodien vēlos uzrunāt un kā Dievs vēlas jūs stiprināt. Un es lūdzu Dievu vienu tādu, vienmēr pirms dievkalpojuma, arī dievkalpojuma laikā, lūdzu Dievu, lai viņš mūs visus ieved tādā kā apskaidrošanas kalna pieredzē. Tā apskaidrošanas kalna pieredze bija aprakstīta Mateja evaņģēlijā 17. nodaļā, kur Jēzus paņem 3 mācekļus un uzved apskaidrošanas kalnā, un tur viņam parādās godība, un šie mācekļi daži visi aizmieg, bet tad, kad viņi pamožās, tad viņi saka, kungs, cik labi mums ir šeit. Un es tā arī vēlos, kad nonāktu mums tāda apskaidrošanas kalnu pieredze, tāda atmoda mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, ka mēs par draudzi, par svētdienu, par lūgšanu, par slavēšanu, par Dievu vārdu klausīšanos, par mācīšanos pie Kristus kājām, mēs varētu pateikt, kungs, cik labi mums ir šeit. Kā negribās atkal iet tajā vietā, un jūs saprotat, tajā vietā, tajā pasaulē, un atpakaļ piedzīvot tos pašus pārbaudījumus, jo tik viegli ir būt pie Jēzus kājām. Protams, apskaidrošanas kalna pieredze nekad nav domāta tikai tamdēļ, lai mēs viņu baudītu baznīcas sienās, bet lai mēs pēc tam, pēc baznīcas sienām izietu un nestu svētību cilvēkiem. To svētību, ko mēs paši esam piedzīvojuši un pieredzējuši. Un tāpēc mums tik ļoti ir vajadzīga svētdiena, tā iemesla dēļ, jo mums jau īsti nav ko nest cilvēkiem,
kā tikai to, ko mēs esam no Dieva saņēmuši. Un ja mēs esam svētdienu saņēmuši, ja mēs esam svētdienu bijuši kaut kur, tādā, kā saka, tajā apskaidrošanas kalna pieredzē, kur Dieva godība atklājās, tad ir tik viegli dot visiem pārējiem. Tad ir ko dot visiem pārējiem. Tad tik viegli mīlēt visus pārējos, jo tu jau esi bijis tur, kur tu esi saņēmis. Bet miesas spēkā tas nevienmēr izdodas. Tāpēc lūdzu, lai Dievs ieved mūsu apskaidrošanas kalna pieredzē šajā dienā. Un tu tādu tēmu šodien aizskāri par vētrām. Es tagad tādās pārdomās pāriet uz vētrām vai turpināt to pašu, ko es esmu sagatavojis savā sirdī. Ja jūs atļausiet man mazliet paturpināt pirms svētrunas. Es saku, ja jau viņš tik ilgi ievadu dara, kā tad būs svētrunas? 1, 2 stundas gar? Nē. Būs mazāk. Es tā ceru. Jā. Un vētras, dārgie draugi, mūsu dzīvē daudzreiz mums pašiem ir vajadzīgs. Es atminos to vienu notikumu, kad Jēzus, viņš ir laivā ar mācekļiem, un tur ir vētra, un viņš guļ. Un šie mācekļi baidās, un viņi nezin, ko darīt šajā vētrā, un kāpēc Jēzus šajā brīdī tieši guļ. Un līdzīgi kā Dāvids psalmā saka, kāpēc tu guli, un mācekļi varētu teikt, vai tev pavisam nerūp, mēs taču slīkstam. Bet ja Jēzus guļ tajā vētrā, tad tas nozīmē, ka mums ir jābūt mierā. Mums ir jāskatās šajā ikvienā vētrā uz Jēzu Kristu un jāpiedzīvo tas pats miers, kas ir viņā. Un tik viegli būt vētrā kopā ar viņu, jo tu nekad neesi viens pats bez viņa. Un nereti mēs tās vētras piedzīvojam tā iemesla dēļ, tāpēc, ka Jēzus vēl joprojām meklē pazudušo. Viņš grib izglābt kādu. Es atceru, ja jūs atminaties šo notikumu, kur viņš piedzīvoja ar mācekļiem vētru laivā, ziniet, kas pēc tam bija notikumā? Viņš aizgāja uz Ģenecaretes zemi, un tur bija kāds, kurš nevienam neinteresēja. Un tas bija dēmona apsēstais leģions viņam bija, un visi no viņa baidījās, un neviens pie viņa negāja. Bet Jēzus izgāja cauri visai vētrai un gribēja arī mācekļus pakļaut pārbaudījumam, lai atrastu šo cilvēku. To vienu cilvēku. Šī cilvēka dēļ bija vajadzīga šī vētra. Un šī vētra arī bija apstuļu Pāvila un Sīla dzīvēs, kad viņas ieliek par evaņģēliju kalpošanu cietumā. Varētu teikt, kāda jēga tur cietumā man būt par evaņģēliju kalpošanu. Es visu to vien daru, tikai to labo, tikai to svētīgo, par ko man, protams, mēs redzam apstuļu darbos 17. nodaļā, ka viņi šajā cietuma posmā viņi slavē Dievu. Un es atkal nonāku pie saprašanas. Dievam ir padomā kādu glābt. Un viņš atrod šo, kuru viņš grib glābt tajā cietuma bezdibenī. Un viņam bija padomā glābt cietuma sargu un viņa ģimeni. Un viņš pieļāva Pāvilam un Sīlam šo ceļu, lai aizsniegtu šo cilvēku, kas nevienam arī neinteresants cilvēks, kuram interesē cietuma sargs, kurš citus bletē atvainojas, kurš citus moka dažreiz, kuram tas interesē, bet Dievam bija padomā izglābt viņa ģimeni. Dievam padomā bija izglābt viņa ģimeni, līdzīgi kā Jonas gadījumā Dievs liek viņam piedzīvot vētru, jo viņam rūp tie cilvēki, kas dzīvo Ninivē. Un brīžiem es jautāju Dievam, kāpēc manā dzīvē brīžiem ir vētra, kāpēc jūsu dzīvē ir vētra un kāpēc mans, piemēram, kāda ilustrācija no savas ģimenes pastāstīšu, sievasmātes dzīvē ir vētra un tā tālāk. Un viņi vienu brīdi, viņi tāds ticīgs cilvēks vienmēr ir pārliecināti par Kristus dziedināšanu un tā tālāk. Tur var, protams, niansēs nepiekrist, ka Kristus visos gadījumos, visos brīžos dziedina, bet vienā brīdī viņas dzīvē uznāk vētra un viņi attopās gandrīz vai pirms nāves un slimnīcā atrodas. Un viņi tajā slimnīcā guļ un tajā brīdī tā iekšēji mokās, viņi pēc tam man to stāsta un domā, priekš kam, kādā sakarā es esmu šajā slimnīcā. Un tur ir kāds cilvēks,
tajā slimnīcā, kurš guļ viņai blakus. Un viņa ir tik ļoti nomocīta, ka viņa pat nestāsta tur evaņģēliju. Nu, kāds evaņģēlijs, jo es cieši, jo man ir slikti, kāda labā vēsts vēl man tur jāstāsta. Un vienā brīdī es atnāku pie tā cilvēka, nu ne es tur tas lielākais sludinātais, bet es atnāku pie sievas mātes un es vienkārši pielūdzu Dievu par šo sievas māti, par savu sievas māti. Un tas cilvēks bija blakus. Un viņam pēc tam aizejot viņa sievas māte uzdod jautājumu, man vajadzīgs tāds pats Dievs, kāds bija pie jums šajā brīdī, šeit. Un sievas māte var sludināt evaņģēliju un labo vēsti. Es arī attopos vienā brīdī, kad manā dzīvē bija vētra. Es attopos ļoti slims ar meningītu. Man jau paredz, ka tūlīt es aiziešu uz mūžības mājām, un es jau sludinu, es jau mācītājs, un viss tas notiek. Un tad arī liekas, kāpēc man kaut kur jābūt slimnīcā un tā tālāk. Jālieto viss tas, bet es uzticīgi cenšos iziet cauri visai vētrai, sagaidīt, ka Jēzus nāks man pakaļ. Un tā, beidzot, neviens mājā tā nedomā, kad viņi gribētu man atdot Jēzum ātrāk, bet es domāju, beidzot, ja tik viegli ir tā. Nebija viegli, bet labi, es ironizēju. Bet labi, un tad beidzot es tur guļu slimnīcā ar to meningītu. Man nav nevienas citas domas, kā tikai izciest šīs sāpes, to visu to procesu iziet cauri. Man tur kāds cilvēks guļ, un viņš tik ļoti daudz pļāpā ar mani un stāst man kaut kādas lietas. Un es domāju, ko viņš man stāst? Man galva nestrādā šajā brīdī. Pie meningīta tur ir ļoti liels galvas sāpes, kuras diezgan grūti sakoncentrēties uz kaut ko. Un es viņam kaut ko tur atbildu. Tad es saku, ka es esmu kristietis, tā kā ar to, vismaz mēģinu sarunu. Un tā mēs pavadām dienas kopā, un viņš iziet no slimnīcas, un viņš izejot ārā no slimnīcas, viņš saka, es nekur neesmu redzējis tik lielu ticību kā tev. Es neslavēju savu ticību. Nē. Es nebiju tur baigi tāds, ka tur tā kā Pāvils cīla, aleluja. Tur nedziedāju neko, es pat skaļi nelūdzu. Es pat Bībeli man bija grūti palasīt. Vienkārši es biju tur. Bet tas, ko es viņam nodevu, un tas, ko mēs ik viens nododam savas dzīves vētrās, uz mums skatās. Uz mums skatās, kā mēs izejam cauri, un brīžiem tas, kā tas citus cilvēkus iedvesmo. Viņiem tas ir tā kā solis pretī Dievam. Ja viņš iziet tādā veidā cauri šai vētrai, tā tad ir tāds Dievs, kas viņam palīdz. Mums brīžiem liekas, ka mums vajadzīga tāda ticība, brīnuma pilna ticība, visus dziedināt, visus glābt, visus atbrīvot. Un no debesīm nauda plūst un tā tālāk. Es nezinu. Bet galvenais mums ir vajadzīga tā ticība, kas iziet cauri visām dzīves vētrām. Tāda mums šī ticība ir vajadzīga, un tas iedvesmo cilvēks. Tas iedvesmo, tas liek viņiem uzdot jautājumu, kas viņam īsti palīdz, kas tam cilvēkam palīdz, kas jums palīdzēja, kas tev palīdzēja. Un cilvēki taču skatās no malas. Cilvēki skatās no malas, un ne tikai ticīgi cilvēki, bet arī neticīgi cilvēki. Viņi skatījās no malas un uzdeva šo pašu jautājumu. Kas tev tas ir, tāds Dievs, kas tev palīdz? Mācītājs nevar palīdzēt, bet Dievs, kas viņš tāds ir? Un tad viņi nonāk pie tā, pie atziņas par vareno, spēcīgo Dievu, kas tur tevi neiespējamos brīžiem apstākļos un izved cauri Kristus uzvaras gājienā, ka tu vari liecināt par viņa darbiem, liecināt par to, cik viņš ir uzticams ne tikai tad, kad tu esi virsotnē, ka viņš ir uzticams arī tad, kad tu esi ielējā, tad, kad tu esi vētrā, tad, kad tev visa dzīve ir haosā, viņš vēl joprojām ir uzticams. Amen. Amen. Es sagaidīju no tevīm. Amen. Slavu Dievam. Jā, bet īsti, tā kā Dievs man pamudināja gatavot, tad es tomēr nebūšu kā citi mācītāji teiks, tad sākam citu tēmu, un Dievs tur arī. Tad sāksim šo 126. psalmu. Gribu izlasīt jums no 126. psalma. Ja. Kad tas kungs atveda atpakaļ Ciānas cietumniekus, tad mēs bijām kā tādi, kas sapņus redz. Tad mūsu mute bija pilna smieklu, mūsu mēle pilna gaviļu.
Tad pagāni runāja savā starpā, tas kungs lielas lietas darījis viņu vidū. Tiešām tas kungs ir darījis lielas lietas, par to mēs priecājamies. Atved kungs atpakaļ mūsu cietumniekus. Kā lietas liek atgriezties savās gultnēs, upēm, dienvidu zemēs, kas ar asarām sēj, tie ir gavilēm pļaus. Vēlreiz izlasīšu. Kas ar asarām sēj, tie ir gavilēm pļaus. Viņi aiziet un raud. Kādi aiziet un raud. Kādi aiziet un mēs raudam. Dārgu sēklu sēja nesdam, bet tiešām ar prieku. Viņi mēs atkal nāksim un nesīsim māju savu skolīšu. Amen. Svētais, dargais debes Tēvs, runā, kungs, uz savu draudzi, runā uz ikvienu. Runā tas, kas ir katram cilvēkam nepieciešams. Tu zini katru cilvēka sirds stāvokli, tu zini, ar ko viņš dzīvo, kādi jautājumi ir viņa dzīvē. Tas, uz ko viņš gaida, un to, ko es lūdzu, Dievs, lai tu viņam pēc savas bagātās žēlastības atbildi. Lai tā atbildi tā, ka ir šie pārsteigumi, ka ir šie smiekli, ka ir šīs laimes, asaras no tā, ka tu pagodinies viņa dzīvēs. Mēs lūdzam, runā ar savu svēto vārdu, ieliec manā mutē savas svētās altāra ogles. Lai runātais nebūtu es, bet lai runātais ir tavs svētais gars. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. 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 Tā kā es mazliet atvainojos, kad lasot šo raksturvietu, mazliet interpretēju uzreiz, bet es ceru, ka tas kādam bija par svētību. Jā, es ceru. Man ir jautājums jums. Vai 70 gadi ir daudz vai maz? Tiem, kam ir, es nezinu, tiem, kam ir 70 gadi, tas ir ļoti ilgs posms, tu tos ilgi gaidi un beidzot viņi sanāk, vai tas ir ļoti ātri, tu nepaspēji. Skaties, tev jau 70. Es pat nezinu, jūs visi zem 70 izskatāties, tāpēc es baidos skatīties uz kādu. Bībele 70 gadus nosauc par cilvēku dzīves posmu. 80, 70 gadi. Kam ir pāri par 80? Nav nevienam. Apsveicu jūs, apsveicu. Tā vien tik turēt. Jūs esat mums par labu piemēru. Un tā, tiem, kam tagad ir 70, var pateikt, ka tas ir īsts mirklis. Vai ne? Tikko tev ir bijuši 10 gadi, tikko bija 20 gadi, tikko bija 30, un pēkšņi tu attopies dzīves posmā, kurā tev ir 70. Un tu jautā, kā tas tā varēja būt, vai ne? 70 gadi, es nemaz tādu negaidīju. Tad, kad man bija 18, es jau domāju, labi, ka es līdz 30 nodzīvoju, 30 jau ir liels vecums. Tad, kad man bija 30, es domāju, labi, ka līdz 50, 50 jau galīgi liels vecums. Un tad, kad bija 50, domāju, man nav vēl 50, bet... nezinu, redz, kā mācītājs var teikt un pārteikties. Bet domāju, ka katrs, kam ir 50, domā, kur tad tie 70? Tālu, viņi, kur tad tie vēl 80, kur tad vēl 90, kāda mūžīgā dzīvība, cik vēl tālu viņi jāgaida. Un tiem, kas jauni, tagad 20, 30 gadi vai 10 gadi, ka viņiem piemin ciparu 70, vai ne? Tie domā, tur tik tālu, tur aiz kalniem, tur tā mēs vēl varam padzīvot līdz šiem 70, bet tiem, kam ir 70, zina, ka tā nemaz tie aiz kalniem nav. Tie ir tepatās tūmā, dzīve ir īsts mirklis. Dieva acīs šis ir īsts brīdis. Ja? Bet ja kādam 70 gadus kaut ko ir jāgaida, tad tas ir ļoti ilgs brīdis. Vai ne? Es ticu, ka ikvienu no mums dzīvē Dievs māca kaut ko gaidīt. Tā ir? Vai jūs visu dzīvē uzreiz ātri saņemat? Ja jūs visu dzīvē uzreiz ātri saņemat, tad pasakiet man to noslēpumu.
Nu, protams, tam noslēpumam jābūt tikai sakarā ar Dievu vārdu. Citādāk es neņemšu vērā, ja tur vajadzēs kādus rituālus speciālus darīt, lai ātri kaut ko saņemtu savā dzīvē. Bet dzīvē, ja tu kaut ko gaidi, tad jo ilgāk tu gaidi, jo tu vairāk saproti, cik tas ilgs ir posms, cik smagam posmam brīžiem jāiet cauri. Un izrēlieši pirms šī psalma rakstīšanas viņi piedzīvo ilgu trimdu. 70 gadus. Es domāju, mūsu gadījumā Latvija arī piedzīvo 70 gadus padomju laika režīmu. Es tajā laikā, protams, nebiju ticīgs un neko par ticību nezināju, bet es pilnīgi labi jūs saprotu, ka tie, kas bija tajā laikā ticīgi, gaidīja no Dieva brīvību, brīvību atmodu, tādu, kas nesīs Dievu klātbūtni, Dievu brīvību draudzēs un mūsu tautā. Un viņi sagaidīja. Daudzi pat cilvēki to nesagaidīja brīvību. Viņi nomira ar šo sapni. Daudz cilvēki nekad nezināja, kas ir brīvība, bet viņi sagaidīja brīvību. Ja? Kā es nekad nebiju iedomājies, ka varbūt kāda cita dzīve, kāda cita brīvība, izņemot Padomju Savienību, un tad, kad dabūju neatkarību, es nekad nebūtu iedomājies, ka ir vēl kāda cita neatkarība, kā Dieva neatkarība, ja dēls dara brīvu. Un viņi ir trimdā 70 gadus. 70 gadus. Un tā, kad viņi aiziet uz šo trimdu, es noteikti zinu, ka viņi saviem bērniem runā ar tādiem vārdiem: mēs kādu dienu atgriezīsimies savā zemē. Un viņi sāk audzināt savu bērnu sirdī šo sapni, ka kādu dienu viņi atgriezīsies savā zemē. Viņi kops atkal savus laukus, viņi rūpēsies atkal par savām mājām, viņi audzinās drošībā bērnus, viņi nebaidīsies no svežzemnieku draudiem, no visiem pārējiem. Un tagad arī pat Ukraiņi savā veidā arī piedzīvo savu veidu trimdu. Viņi varbūt daudzi jau ir pieraduši dzīvot šeit, bet es ticu, ka daudziem ir šis sapnis atgriezties mājās. Un viņi gaida šo sapņu piepildījumu, kadreiz šī trimda beigsies. Jā, šeit ir labi, bet šeit nav tik labi kā mājās. Amen. Šeit nav tik labi kā mājās, kur tevi gaida, kur tu vari celt un būvēt savu bērnu nākotni, kur tu vari celt un būvēt savu nākotni. Lai arī viņi nedzīvoja slikti, tad tomēr viņi āra svešas laukas. Vai ne? Viņi apstrādāja svešas zemes. Viņi cēla mājas priekš citiem. Un viņi sapņoja, reiz pienāks tāds laiks, ka viņi atgriezīsies mājās. Bija, protams, daudziem trimda tajā laikā izrēliešiem kļuva par tādu piestātni. Viņi nekad neatgriezās mājās. Es zinu, ka mans patēva tēvs, viņu izsūtīja trimdā Sibīrijā, un viņš nekad neatgriezās mājās. Viņš dzīvoja ar ilgām par brīvu, neatkarīgu Latviju. Viņš karoja par to, protams, nepareizā pusē, vācu pusē vai kā. Viņš karoja par to, bet viņu izsūtīja, viņš nekad vairs neatgriezās mājās. Viņš šo sapni ielika savu bērnu sirdīs. Un šie bērni turpināja šo sapni, viņi ilgojās pēc šīs neatkarības. Viņi ilgojās pēc šīs brīvības. Daudzi, kas dzīvo šajā trimdā, neko nezināja par savām īstajām mājām un īsto dzimteni. Tie dzīva vienkārši un nomira. Daudzi vienkārši ilgojās pēc šīm mājām. Un lūk, piepildās kaut kas pēc 70 gadiem. Es nezinu, cik daudzi no jums satika neatkarības laiks. Es zinu, ka daži varbūt vēl pat piedzimuši nebija, jo es saprotu, ka visi ir jaunāki nekā es un tā tālāk. Es tā mēģinu jūs komplimentēt, bet nezinu, vai man tas izdodas. Un cik patiesi man tas izdodas. Bet cik daudz no jums atcerās šo neatkarības laiku? Cik daudz atcerās šo 90. gadu? Cik daudz atcerās ar kādām ilgām, ar kādām sajūsmām? Es tajā brīdī vēl biju sīks puika, bet ar kādām sajūsmām jūs stāvējāt roku rokā un gaidījāt šo brīvību ar visas Baltijas valstis, ar kādu sajūsmu jūs gājāt un cīnieties par to brīvību. Un cik daudziem cilvēkiem bija asaras no tās Saeimas plenēras sēdes, lai tur Saeima nebija, es vienkārši to vēsturi īsti, bet vēsturi nav man stiprā puse, bet cik daudziem bija asaras par to.
Un cik daudz sagaida un redz, tā ir brīvība. Brīvības saldā garša. Es atceros, kaut kur kādas dziedāja, es nezinu, vienkārši pa miglē atceros, ka bija tādas dziesmas, ka labāk kails un pliks, jā, neēdz, bet brīvībā, jā, kaut kas tam līdzīgs bija. Es neatceros īsti to dziesmu līdz galam, bet cilvēks sapņoja. Beidzot, viņi bija tādā laimes noskaņojumā. Vai jūs atceraties to brīdi, kad jums, tagad nerunājam par tādu valstisko laimi, kad jums bija tāda pēdējais laimes noskaņojums? Vai jūs atminaties šo brīdi? Vīri, kas sēž blakus sievām, jau tad tiešām nebija, kāzās arī nebija. Kāzās nereibāt. No laimes, es nereibātu, bet zinu, parasti, kad ir šī kāda moments, tad ir šī, piedodiet par vārdu, nenormālā laimes sajūta, jā, vismaz sievietēm, un man arī bija, jā. Jā, kad pilnīgi no šīs laimes sajūta reivs, tu sagaidīji kaut ko tik ilgi gaidīji, un pilnīgi, un tā laimes sajūta bija piepildījums, un ziniet, cik tā laimes sajūta nes arī mazs bērns. Vai ne? Kad bērns sāk piedzimt ģimenē, ka ir sevišķi pirmais parādas, un tas ir tavs un laimes sajūta, kad viņš saka tev tētis, mamma un mīl tevi un ir uz taviem celīšiem un klausa tevi līdz vienam brīdim, bet tā laimes sajūta ir to nevar tā vārdos ietērt, un tajā brīdī gribas šo laimes sajūtu paturēt un šo mirkli neatlaist. Neiet tā kā uz priekšu, bet būt šajā mirklī, jo tāds gribas atkārtot vēl. Ziniet, un Dievs jau to mums apsolīja. Ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, kur būs tā laimes sajūta, kur gribās atkārtot vēl un vēl. Dievs tā kā mūsu dzīvē, viņš šīs laimes sajūtas, viņš tā kā tāds mazus brīžus, mazus momentus mūsu dzīvē parāda, nevis lai mēs tajos paliktu, piemēram, tajā godībā vai šeit uz šīs zemes paliktu, bet lai mēs ilgotos pēc debesu tēvijas, lai mūsu ilgas būtu pēc kaut kādas lielākas laimes piepildījuma savā dzīvē. Ja Dievs jau ir parādījis mums šajā dzīvē šos mazos laimes sajūtas, cik daudz vairāk viņš parādīs mums mūžīgajā dzīvē. Un ziniet, nekas nav salīdzināms ar to, kas mūs gaida. Un pat ja arī izrēlieši, es jau turpinu pāri tam visam, ko es biju sagatavojis, bet pat ja izrēlieši šo laimes sajūtu gaidīja 70 gadus, šo atgriešanās sajūtu gaidīja 70 gadus, Dievs katru brīdi mūsu dzīvē, viņš šo laimes sajūtu atkārto un šo Dieva klātbūtni, Dieva godību nolaižās par mums, un Svētais Gars nāk un piepilda mūs, un Dieva klātbūtne apskauj mūs tā iemesla dēļ, ka viņš katru mirkli atgādina, tas tev sagaida. Es tev gaidu mājās, tas tev sagaida. Un saprotiet, un šī sajūta liek ilgoties pēc šīm mājām. Šī sajūta liek noturēties pat tad, kad tev dzīve, kā mēs jau tikko teicām, vētrās, haosā, visā pārējā situācija, gāžs darbs zūd, kaut kur kārš, nemieris, vēl visādas lietas, pat slimības, mēri un viss pārējais, bet tu vienkārši dzīvo ar domu, šis nav viss, ir Dievs sagatavojis man kaut ko nesalīdzinām vairāk. Un Dievs dažreiz saka, tikai pacieties, es tev esmu sagatavojis nesalīdzinām vairāk. Ja? Laimes sajūta, ka tu beidzot, ka tu esi lūdzis Dievu ilgi par kādu radinieku. Esat lūdzis Dievu par radiniekiem? Pārējie cenšas lūgt Dievu par radiniekiem. Bet es ticu, ka jūs lūdzat vienkārši, jūs pazemīgi man vienkārši negribat visiem rādīt, ka jūs esat baigie lūdzēji. Un tā. Jā. Un tā laimes sajūta, ka tu beidzot atbildēta lūgšana. Es ticu, ka kādi no jums arī ir izlūguši no Dieva savu bērnu pestīšanu.
Jā, savu bērnu glābšanu, un beidzot jūs redzat, ka tas bērns, kurš dūra sev narkotikas iekšā, tas bērns, kurš lēja sev alkoholu iekšā, tas bērns, kurš mīlēja netiklību un vispārējās lietas, beidzot stāv baltā kreklā, baltās biksēs un sola Jēzum uzticību līdz dzīves galam. Vai tā nav laimes sajūta? Vai tā nav laimes sajūta, ka jūs ejat garām kādam cilvēkam, kur viss viņa dzīves mērķis ir atkarības un dažādas, un viņš sēž uz ielas, viņam neinteresē nekas par Jēzu, un jūs ejat un jūs bārstāt viņam ik pa laikam Dievu vārdu, viņa dzīvē sējat šo sēklu, un beidzot viņš stāv draudzē, un beidzot viņš ne tikai stāv draudzē, beidzot viņš liecina, un agrāk un vēlāk sāk sludināt, sāk citiem liecināt, vai tā nav laimes sajūta par atbildētu lūgšanu. Dievs kādreiz nosauc šādu laimes sajūtu, viņš saka, tad, kad viens grēcinieks atgriežas. Visiem eņģeļiem ir šī laimes sajūta, viņi vienkārši sāk aplaudēt. Viņi saka, kā uz šo gadījumu var raudāt? Tas, kas bija pazudis, viņš pārnāca mājās. Tas, kas bija mēslos grimis, tagad ir tīrs. Tas, kas bija aizgājis un darījis ļaunas lietas, tagad dara labas un svētīgas lietas. Vai tā nav laimes sajūta? Tā ir laimes sajūta. Un ziniet, tā laimes sajūta vēl var turpināties, tāpēc Dievs saka, svētījiet tos, kas jūs nolāda. Svētījiet, nevis vajājiet viņus. Tā laimes sajūta būtu arī pat tad, ja tu ieraugi kādu kaimiņu zemes diktatoru, kurš no patiesas sirds noliec ceļus Dievu priekšā un lūdz piedošanu par visiem viņa ļauniem darbiem un apsol Dievam dzīvot svēti. Liekas, tas jau tik neticami ir. Protams, laime nekad nav ticama. Bet tas var būt iespējams. Ziniet, kāda laimes sajūta, kāds atvieglojums pasaulē būt, ka kāds zemotos Dievu priekšā un solīt uzticību, mainīt savas dzīves, nolikt visu savu reliģisko domāšanu un sekot Dievam. Tā laimes sajūta ir tāda, ka pēkšņi tavā dzīvē, kā Kornelija dzīvē, ierodas apostols Pēters. Viņš saka, tavas dāvanas ir pieminētas. Tavas dāvanas ir pieminētas. Viss, ko tu darīji, tiek pieminēts. Tev laimes sajūta ir tad, kad Dievs nāk tavā dzīvē un saka, tavas lūgšanas ir uzklausīts. Ziniet, šo psalmu sakrā varētu stundām, man liekas, dienām vienkārši runāt par to. Tā Elizabete, Lūkas evaņģēlija, ziniet, kā sāks. Ir vecs cilvēks, Caharija, kas kalpo gadiem, varbūt viņi gadiem kaut ko 20, 30 gadus atpakaļ lūguši Dievam un saka, Dievs, uzklaus, mums vajag bērnu. Dievs nav devis, nav devis, tas ir, Dievs ir nogaidījis līdz kādam brīdim. Un pēkšņi vienā brīdī viņš dara šo kalpošanu un viņš saka, viss, tavu lūgšanu top atbildēta. Parādās eņģelis, tev lūgšana top atbildēt, un viņiem piedzims bērns. Un viņiem piedzīvo šo laimes sajūtu, jā, viņi piedzīvo neērtību no cilvēkiem, bet viņi piedzīvo šo laimes sajūtu, šo prieku sajūtu, un mēs visi gaidām to. Mēs visi gaidām to, mēs visi ejam uz to. Ne tikai, lai mūsu šīs zemes laikā būtu šīs atbildētās lūgšanas, mēs visi gaidām un ejam uz to, lai tad, kad būtu pie Jēzus kājām, viņš nevis teikt, es tevi nepazīstu, bet mēs piedzīvo šo laimes sajūtu. Labi, labi, gudrais kalps, labi, mans dēls, labi, mana meita nāc mājās. Un ziniet, pēc rakstot šo svētdienu, es tā domāju, īsti ejot uz šo debesu godību, un tad, kad tu vairāk pārdomā šo debesu godību, tad tu saproti, raudāt jau vairs nav par ko. Raudāt jau vairs nav par ko. Saki, un tagad kādā brīdī saka, tas ir slikti, ka mēs raudam. Nē, nav slikti. Dažreiz mēs raudam. Dažreiz mums sāp. Dažreiz ļoti neciešam sāp. Bet patiesībā mēs no asarām vienmēr ceļamies augšā. Ziniet, kad Jēzus stāvēja Lācara kapa priekšā, ko viņš darīja? Viņš raudāja. Bet viņš nepalika savās asarās.
Viņš nepalika savās asarās. Viņš nepalika savās sāpēs. Viņš zināja vietu, kur saņemt atbildes no Dieva. Jā, es raudu, bet es neraudu ielīdams savā stūrī, nožēlodams savu ego, nožēlodams visu to, kādā stāvoklī es dzīvoju. Man nav jāpaliek asarās. Es ar savām asarām varu nākt pie Dieva un raudāt viņa troņa priekšā, zinādams, ka tad, kad es esmu raudājis Dieva troņa priekšā, Dievs nāk un šīs asaras nožāvē. Viņš saka, mierā, dēls. Mierā, dēls, mierā, meita. Un tā ir tā, ka patiesībā mums ir doti tik dārgi apsolījumi, dārgie draugi, tik dārgi apsolījumi, tik iespaidīgi iedrošinājumi no Dieva vārda. Tad man jautājums, kā lai es turpinu tālāk raudāt? Jā, mums sāp par cilvēkiem, kas aiziet, jā, mums sāp par cilvēkiem, kas slimo un kas cieš, bet kā lai es turpinu raudāt? Kad es zinu, ka man tāds labs Dievs, kā lai es tajā turpinu būt? Tam man būtu jātēlo. Ziniet, man ir tādas situācijas, nezinu, vai jūs saprotat mācītāju darba būtību. Dažreiz ir tā, ka cilvēki atnāk pie maniem, viņiem ir ļoti traģiska situācija. Bija vienreiz tāda situācija, traģiska bēres. Man bija jāizved bērēs, man bija jāraud ar viņiem. Un vienā brīdī pēc pāris stundām man ir kāzas. Un, ziniet, es varēju aiziet uz kāzām un teikt, ko jūs te priecājaties? Cilvēks taču nomirs. Raudiet kopā ar tiem. Protams, tā jau būtu tā raudāt ar tiem, kas raud, un priecājieties ar tiem, kas priecājās. Bet tajā brīdī Dievs saka, viņš parāda to citu pusi. Viņš saka, ir laiks raudāt un ir laiks smieties. Un tavs laiks, dārgais draugs, māsa, brāli, ir laiks dažreiz smieties. Un līdzīgi kā izrēlieši, viņi atnāca, viņi vienkārši gavilēm smējās par to, ko Dievs viņiem ir sagatavojis. Viņi vienkārši, Dievs, slavu, paldies Tev, Dievs, par to, ko Tu esi sagatavojis. Es dziedu viņam aleluja, es lēkāju viņam aleluja, un ja vajag, es dejoju viņam aleluja, jo Dievs manā dzīvē dara varenas un spēcīgas lietas tādas, kādas neviens nav darījis. Un kā lai es tajā brīdī, un es saprotu, varbūt daudziem no jums tas liksies provokatīvi, bet kā lai es tajā brīdī varu nostāvēt uz vietas? Tad, kad man bērns piedzima, es lēkāju sevi iekšēji. Protams, jūs neredzējāt, kā es lēkāju garīgi, bet līdzīgi es gaidu to mirkli. Ziniet, es gaidu to mirkli, kad debesīs, es gaidu to mirkli, un es jau redzu to mirkli, kad debesīs nevis es vienkārši stāvēšu, es lēkāšu no prieka. Es dejošu no prieka. Es dejošu kā līgavains, es dejošu, ka, tur, protams, Dieva vārds saka, kā līgava, bet es dejošu. Tāpēc, kad beidzot es būšu saņēmis to, ko Dievs man ir paredzējis, ikvienam no mums ir paredzējis, un Dievs saka, un kāds saka, nepriecājieties. Kāds saka, raudiet, kāds saka, ciešiet, kāds saka, vēl. Es saku, varam to darīt savā laikā uz īstu brīdi, bet mūsu dzīve nav paredzēta asarām, mūsu dzīve ir paredzēta dievišķam priekam. Dievišķam priekam par to, kas mani sagaida. Un pat tad, ja viņš man kaut ko nedod šeit, tad kāda starpība, ko viņš man nedod šeit? Viņš jau man ir paredzējis kaut ko tur nesalīdzinām vairāk. Amen? Nesalīdzinām vairāk, pat ja viņš neatbild uz manām lūkšanām tā, kā es gribu šeit, kaut kas ir nesalīdzināmi vairāk tur. Kaut kas ir nesalīdzināmi vairāk, un brīžiem tas mani notur uz šī uzticības ceļa pie Kristus. Es vienmēr atgalvoju sev, kaut kas ir nesalīdzināmi vairāk. Lai arī kā mēs izējām šeit cauri, kaut kas ir tas, ko Dievs ir sagatavojis ikvienam no mums. Es redzu mostamies mūsu jaunai dzīvei. Un šis psalms, varētu teikt, tā ir vecā derība. Viņiem bija savs prieks. Nē, šis psalms ir jaunā derība. Šis psalms būs jaunā derība, tāpēc, ka mēs kādu dienu modīsimies, tāpēc, ka mēs kādu dienu priecāsimies, tāpēc, ka mēs kādu dienu baudīsim šo sajūtu. Tas ir kā sapnī, ieknieb man. Nē, Jēzus ir dzīvs, viņš tev nekniebs, bet tas ir kā sapnī. Tas ir nereāli sajūta, tāpēc, ka tu tādā brīdī redzēsi kungu un ķēniņu. Tajā brīdī tu zināsi, nebija velti par viņu ciest.
Nebija velti iziet šīm vētrām cauri. Nebija velti par viņu runāt un saņemt šīs vajāšanas, saņemt šo spiedienu no citu cilvēku puses. Nebija velti, jo viņš ir daudz pārāks nekā jebkurš cilvēks var ko dot. Amen. Un tas nav tikai viņu sapnis, tas ir mūsu sapnis, dārgie draugi. Tas ir mūsu sapnis. Mēs ejam uz šo 126. psalmu piepildījumu. Amen? Mēs ejam, mēs gaidām uz to. Mēs gaidām uz to. Un Dieva vārds saka, ka ja tu kas ar asarām sēji, tas ir gavilēm pļaus. Ziniet, tas man vienmēr bija iedrošinājums. Lai arī es šodien raudu, kādu dienu es priecāšos. Lai arī šodien es piedzīvoju bēdas, bet turiet droši prātu, es pasaulē esmu uzvarējis. Kādu dienu viņš līdzdalīja savu uzvaru ar manīm. Un tad es saprotu, ka Dievs paredzējis mums daudz vairāk. Amen? Daudz vairāk. Un ziniet, kad es redzu arī man tuvojas, man uz šo doto brīdi ir 48 gadi un spēki īsti nepaliek vairāk. Un, ziniet, nepaliek vairāk un gribas vairāk. Un es kalpoju tur, strādāju ar sieviņu, ar tīņiem un ar bērniem. Un es gribu viņiem pierādīt, ka jaunība vēl ir manī, kad es varu izdarīt tās pašas lietas. Bet jūtu, ka es vairāk nevaru tā paskriet. Un jūtu, ka man pietrūkst tās enerģijas. Un es meklēju pie Dieva, pie vitamīniem un tā tālāk, lai to enerģiju uzturētu. Vitamīni ir labi, tikai ne antibiotika. Jā, vitamīni ir labi. Viss. Un ziniet, pietrūkst tā spēka. Un tad es vienu brīdi lasīju Jesajas grāmatu. Jesajas grāmata 40. nodaļa. 40. nodaļā ir tādi panti. Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Ticat tam? Amen. Jaunekļi piekūst un pagurst un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū ko? Jaunu spēku. Tā ka viņiem aug jauna spārnu, kas vēdas. Kā ērgļiem. Ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Amen. To zināju no galvas. Iemācieties to no galvas. Un es šo rakstu vietu izlasīju. Un es tagad šo raksturvietu, kā es kā kristietis, kā Dieva bērns, izlasot kādu Dieva apsolījumu, es lūdzu par to, es citēju, es apliecinu, tā man dzīvē tie svētie raksti darbojās. Es citēju, apliecinu un tā tālāk, bet es jūtu, ka nav tā, nepieaug tas spēks. Es domāju, kur Dievs tā raksturvieta slēpjas, kāpēc nav tāpēc tavu Bībeli, Dieva vārdu, varbūt kaut kāds tulkojums ir nepareizs. 65. meklēsim jauno tulkojumu tur, vai Lika tulkojumu, mēģināsim tos tulkojumus salīdzināt. Dievs saka, nemuļķojies. Nemuļķojies. Tavs iznīcīgais cilvēks dienu no dienas paliek nespēcīgāks. Viņam nav jāpaliek mūžīgi šeit. Viņam nav jāatrod šis jaunības eliksīrs, kur dzīvot. Dievs saka, tāpēc es šo dzīvības koku noslēpu no cilvēkiem. Pieliku eņģeļus klāt. Vai ne? Tajā 1. Mūzes grāmatā, kur izzina cilvēks no ēdienas dārza, lai viņi mūžīgi nedzīvot pie šī mūžīgā dzīvības koka savā nolādētajā, savā nespēcīgajā miesā 100 gadus, 120 gadus. Īstenībā tas ir lāsts. Ka tu gribi nomirt, ka tev ir laiks nomirt, ka tu esi tik vecs, ka tu esi tik nespēcīgs, ka tu vairs nezini, ko savā dzīvē tu vari paveikt, bet tu vēl dzīvo. Un tu gribētu tev tagad tādā pašā miesas režīmā dzīvot vēl 150 gadus. Tev mazbērni jau vairs nevar atnākt arī pie tevīm, viņi arī ir nespēcīgi. Ar vitamīniem varbūt sarījušies spēcīgāki ir, bet viņi nevar atnākt. Tāpēc, ka Dievs nav paredzējis mums dzīvot tik ilgi šeit uz šīs zemes. Viņš ir sagatavojis mums mājas, viņš ved mūs uz mājām. Un tie jaunie, kas varbūt iekšēji cer uz savu spēku, uz savu gudrību, uz savu amatu, uz savu vāru, uz savu naudu, viņi pagurst, viņi pakrīt. Bet mēs, kas ceram uz to kungu, mēs dodamies no spēka uz spēku. Nevis no miesīgā spēka uz spēku, bet no gara spēka uz spēku. No dienas tuvāk viņam, no dienas tuvāk laimei, no dienas tuvāk piepildījumu. Mūsu gara cilvēks atjaunojas ikdienas. Un viņš paliek spēcīgāks.
Viņš paliek spēcīgāks Kristū. Un Dievs, tad, kad tu atnāc debesīs, viņš novērtē to tavu garīgo cilvēku. Jā, debesīs būs arī tie pēdējie cilvēki, kas pēdējā brīdī nožēlos grēkus, arī tie būs. Bet apstuls Pēters, viņš runā par ticības zeltu, kas mums ir vajadzīgs debesīs, un tas ticības zelts ir mans ceļš, noiets kopā ar Jēzu, un es viņam atnesu šo ticības zeltu pie viņa kājām. Noliek šo kroni pie viņa kājām. Man ir par ko viņam liecināt. Man ir par ko viņam pateikties. Jā, būs cilvēki, kas nožēlos pēdējā brīdī, un viņi pateiksies par visu dzīvi, bet es viņiem pateikšos par to, ka viņš 40 gados mani dziedināja, ka viņš 35 gados mani stiprināja, ka viņš šito laiku, kad es biju kopā ar viņu, dzīvoju šo ticības pilno dzīvi, ka viņš nedeva manam garam sagrūt līdz galam. Jā, tu esi salauzts, jā, tu esi brīžiem nomocīts, jā, tu brīžiem esi zem spiediena, zem vajāšanām, bet tavs gars nav sagrausts līdz galam. Un tu atnāk, un debesīs, tu atnāks, man ir par ko pateikt. Jā, varbūt es saņemšu tikai vienu talantu kopā ar visiem pārējiem. Man tas talants īsti, tā atšķirības nav, kurš vairāk, bet man ir par ko pateikties. Es varu uzskaitīt viņam dzīves brīžus, par ko es varu pateikties. Un viņš man vēl parādīs dzīves brīžus, kur viņš manā dzīvē darbojies. Vai tad tas vēl nav labi? Es saku, šajā brīdī es neredzu, ka manā dzīvē Dievs ir darbojies. Es neredzu, ka viņš atbildējis uz manām lūkšanām. Es neredzu, ka viņš man tur dziedināja. Es neredzu, ka viņš tur atbrīvojas mani. Es neredzu to visu. Dievs saka, tā viņš varbūt nesaka, es teiktu, beidz muļķoties. Dievs saka, tu neredzi, no cik daudzām lietām es tevi pasargāju, tāpēc beidz muļķoties. Tu neredzi, cik daudz dienas, velns, pasaule, ļaunie gari vai vienalga, kā viņus varētu nosaukt, tu biji viņu medījums, bet tāpēc, ka es biju tev blakus, tu nekļuvi viņu medījums. Tāpēc, ka es biju ar tevīm mašīnā, tu neiekļuvi avārijā. Tāpēc, ka es biju ar tevīm pie tavas slimības gultas, tu neaizgāji mūžībā pāragri. Ar liecību par to, kā tu izslimoji slimību un nomiri priekš Kristus. Tāpēc, ka es biju tev tuvu klāt, tu nepazaudēji to, kas tavā dzīvē ir. Jā, varbūt tu neredzēji. Jā, varbūt nebija eņģeļi, neatnāca, bet tu nepazaudēji to. Kāda laime. Amen. Amen. Un ziniet, sēts. Dieva šeit runāts ir tā, kas ar asarām sēja, tie ar gavilēm pļaus. Ziniet, un vienā brīdī mācekļiem bija pienācis posms. Viņiem bija pienācis posms. Tagad to kontekstu nerunāšu, to kontekstu izpētiet Bībelē, bet es varu pateikt, Marka evaņģēlija 10. nodaļā bija pienācis posms, kur viņi atnāk pie Jēzus un viņi saka tādas vārdas. Redzi, Jēzu, šitie tur Jāņa evaņģēlijā 6. Es to interpretēju. Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā aizgāja no tevis. Tie aizgāja. Mēs palikām. Redzi, mēs palikām ar tevīm vētrā. Mēs palikām tur un tur un tur un tur un tur. Bagātāk mēs nekļuvām. Ja godīgi. Bagātāk. Baigā nereālā bagātība no debesīm mums neienāca. Naudas formā, vai ne? Uz kontu nepārskaitīt Dievs. Tā varenā veidā. Miljonāri. Varbūt kāds kļūst, tad slavu Dievam. Arī tā ir pateicība Dievam. Un tad viņš saka tādas vārdas. Pēters, viņš saka, redzi, daudz ko var ielikt. Mēs visu tevis dēļ esam atstājuši. Redzi, es šajā nedēļā visu atstāju dēļ tevis. Es nedusmojos dēļ tevis. Es izlaidu kādas sarunas. Es upurējos dēļ tevis. Tā iemesla, jūs paši saprotat, kas zem tā vārda. Redzi, es visu dēļ atstāju dēļ tevis. Es pacietu dēļ tevis. Es izcietu šīs vētras dēļ tevis. Un apostols Pēters, tas jautājums, ziniet, ja mēs uz to jautājumu nedabūnam atbildi, mēs skriesim pasaulē. Mēs meklēsim šo laimi pasaulē. Jo tas jautājums ir mūsos. Var nosaukt to jautājumu par mankārīgu, var nosaukt par godkārīgu. Bet redz, es to esmu atstājis. Un tad viņš uzdod jautājumu. Un tev staigājuši pakaļ.
apsmieti brīžiem un staigājuši pakaļ. Un Jēzus paskatās uz mācekli Pēteri. Viņš ieskatās noteikti dziļi viņam acīs un visiem mācekļiem, un viņš saka, neviena nav, kad sastājis. Namu, brāļus, māsas vai māti, vai tēvu, vai bērns, vai tīrums manis un evaņģēlija dēļ. Tas nozīmē, ka tu liki evaņģēliju un labo vēsti un attiecības ar viņu pirmajā vietā. Neviena nav. Kas nedabūtu simtkārtīgi, jo šī laikā. Un tad labklājības evaņģēlis saka, skaiti tagad, cik tu esi ziedojis, sareizini ar 100. Ja es saku, nē. Kas nedabūna simtkārtīgāku laimi un prieku un mieru šajā laikā, nekā viņiem, kad labības un vīna pa pilnam, tas ir psalms viens runāts, ja? Kas nedabūna vairāk. Jau šī laikā, kas nedabūna namus un brāļus, māsas un mātes un bērnus un tīrums, viņš saka, kaut arī ar vajāšanām. Viņš saka, savs spiediens būs, bet prieks, miers, taisnība Kristos tev apsolu vienmēr būs. Ja? Un kaut arī ar vajāšanām un nākošajā laikā mūžīgu dzīvi. Un tad Dievs saka, dēļ manīm ir vērts atstāt. Dēļ manīm ir vērts atstāt, jo es esmu tavs visdārgākais zelts. Debesu valstība ir tavs visdārgākais zelts. Lietas zūd. Drēbes nolietojas, mašīnas nolietojas, mājas jāremontē. Veselība 100% nestāv, tā kā viņai būtu līdz dzīves galam brīžiem. Bet viņš saka, mans dēļ, tas ir tā vērts. Es gribu, lai tu šodien saprastu, ka viņš ir tavs visdārgākais zelts. Un pat ja tu šajā nedēļā piedzīvosi kaut kādas vētras savā dzīvē, pārbaudījums, kārdinājums, kuros būs jāstāv pretī, kuros būs vienkārši jāparāda šī uzticība Kristum. Tas tā vienkārši iemesla dēļ, tad, kad tu pastāvi kārdinājumos un pārbaudījumos ar savu pastāvēšanu un ticību, tu viņam saki, tu esi tā vērts, lai es tam izietu cauri. Tu esi tā vērts, lai es no tā atteiktos. Tu esi tā vērts, lai es noliktu savu telefonu nost, lai es noliktu savu internetu nost, lai es noliktu kaut ko nost. Tu esi tā vērts mana rīta labākā laika. Tu esi tā vērts. Un tad Dievs saka, tu esi man novērtējis kā savus lielāko zeltu. Tu saņemsi daudz vairāk. Tu saņemsi daudz vairāk jau šī dzīvē. Un kur vēl nākamajā mūžīgā dzīvē? Kādi kristiešiem saka, piemin, saka, ko jūs visu laiku tur tikai par mūžīgo dzīvību? Tikai par mūžīgo, vai tad šeit laimes nav? Ir, kad tu esi ar Jēzu, šeit ir laime, vai ne? Amen, šeit ir laime. Bet ja Dieva vārds mūs nosauc par svešiniekiem šeit, par piedzīvotājiem šeit, ziniet, kas ir piedzīvotājs? Piedzīvotājs ir uz vienu mirkli. Atnāca, padzīvoja un aizgāja. Un viņš nosauc par svešiniekiem mums, par piedzīvotājiem šeit, šajā zemē. Tad ko vēl vairāk no šīs zemes gaidīt? Tad ko vēl vairāk no šīs zemes, kā no sava laimes un mīlestības un svētības avota gaidīt? Ja tas, kas mūs sagaida, ir nesalīdzinām vairāk. Amen? Amen. Ziniet, mēs visi kādu reizi, es jums lieku sapņot. Es jums šodien lieku iekvēlināties ar tādām ilgām pēc tā, ko Dievs var dot. Nevis pēc ilgām pēc debesīm, ka katrs gribētu, kur no ātrāk līdz debesīm. Nē, tā lūdzu nedariet. Tas būtu svētrunas nesaprašana pamatā. Bet pēc ilgām pēc debesīm tik ļoti lielām. Lai tad, kad pienāk kārdinājumi, pārbaudījumi jūsu dzīvē, lai jums ir viegli no tā atteikties. Lai jums ir viegli paskatīties uz Jēzu, skaties uz Jēzu, to, kas ticībā tādas ciešanas ir piedzīvojis, vai ne? Un lai mēs visi varētu tajā mirklī skatīties uz Jēzu. Un, ziniet, es ticu, es esmu pārliecināts par to, ka mūsu dzīvē pienāks arī laiks, kad kā pienāca Ieba dzīvē. Vai ne? Es ceru, ka jūs nekad dzīvē nepiedzīvosiet Ieba ciešanu. Es lūdzu Dievu, es lūkšu Dievu sirsnīgi. Sirsnīgi, lai jūs nekad nepiedzīvot. Ne? Bet es ceru, ka jūs piedzīvosiet Ieba algu savā dzīvē.
saprotiet to. Es ceru, ka jums nav jāiet tam cauri. Un nekad nevienam nenovēlēt to, lai kāds iet cauri neticīgam vai ticīgam cilvēkam. Tas nav tā, ir vērts, bet es nezinu, kā lai to citādāk pasaka, bet es ceru, ka jūs tam neiziesiet nekad dzīvē cauri. Bet es ceru, ka jūs saņemsiet, kā Dieva vārds saka, kad tu padod ūdeni kādam māceklim, mācekļa vārdā, tu saņemsi mācekļa algu. Es ceru, ka tu tad, kad tu sapratīsi šo raksturvietu, ka tu kalpo, varētu teikt pārparāzdēši, ka tu kalpo pravietim, pravieša vārdā, tu saņemsi pravieša algu. Un šeit es nerunāju ne par mācītāju, ne par sludinātāju, ne par kalpotājiem. Es šeit tiešā tekstā runāju par to, tad, kad tu redzi ieba dzīvē šos notikumus. Tad, kad tu izēji tam visu pārdomām, kad tu beigās nonāc līdz grāmatas nobeigumam, tad tu beigās saproti, ka Dievs grāmatas nobeigumā deva viņam lielāku algu nekā pirms viņš bija pats ar saviem spēkiem un ar Dieva svētību nopelnījis. Tā alga viņam bija daudz lielāka. Un šeit ir rakstīts tā, un tas kungs novērsa Ieba likteņa piemeklējumu un atjaunoja viņa agrāko labklājību un piešķīra Iebam 2 kārt. 2 kārt. Un tas, ko jaunā derība saka, viņi saka 100 kārt. Atkal nepārprotiet mani, nav runa par mantisko. Runa par mieru, taisnību un prieku no Dieva, ko Dievs mums ir dāvājis un tas, kas mūs sagaida vēl tur. Tas ir 100 kārt labāk nekā sēdēt bārā un gaidīt mieru, prieku no turienes. Tas ir 100 kārt labāk nekā mainīt attiecības no viena uz otru. Tas ir 100 kārt labāk nekā pierādīt pasaulē, ka tu esi kaut kas, ka Dievs par tevi jau ir pierādījis. Tas ir 100 kārt labāk. Un tāpēc mēs droši varam teikt, mums dod Dievs laimi vairāk nekā viņiem, kad labības vīna, mājas, varas, prieka pa pilnam. Mums dod Dievs vairāk. Mums Dievs dod vairāk. Un tad Dievs dažreiz atnāk pie maniem manā istabā, klātbūtnē, savā Dievu klātbūtnē. Viņš saka, Māri, ko tu raudi? Es saku, es raudu par to, un es viņam žēlojos, un tā man neapmierina šīs. Es esmu cilvēks, man arī. Bet es visu to Dievam stāstu, man nepatīk tas, kā es, un tā tālāk, un visu to. Es saku, beidz raudāt. Un viņš man parasti nerauda, saka. Viņš man parasti saka, nerauda. Viņš saka, skaties uz mani, skaties uz to, ko es esmu vēl tev sagatavojis. Nepaliec savās asarās, es tevas asaras nožāvēšu, es viņas noslaucīšu. Jā, nāks pēdējie laiki, kurā brīdī, kurā vietā parauts tu būsi vai būsi uz zemes, skaties ticībā uz Jēzu. Skaties ticībā uz to, ko Dievs tev ir sagatavojis. Un tad, kad es atminos, kāda svētā mocekla bija, kurā 4. gadsimtā, vai kad tās lielās mocības bija, viņai bija jāpārdzīvo, varbūt tu zini viņas vārdu, tu lasi grāmatas. Un daudz grāmatas es dzirdēju tajā, kad tu lasi daudz grāmatas, un to es atceros. Un viņa pārdzīvoja, viņai bija jādzemdē bērns, un viņa pārdzīvoja šīs bērnu dzemdības ļoti sāpīgi, kliedz tur, cik sāpīgi un tā tālāk. Un par viņu šie cietumsargi smējās. Viņi saka, kāda tu tās mocības, ko mēs tev darīsim, pārdzīvosi. Vai ne? Viņš saka, un viņa ļoti labi pateica, cik es atceros. Šeit es ciešu sevis dēļ, bet tās mocības līgavaņa dēļ. Šeit es ciešu sevis dēļ. Jā, ir lietas, kuras cieši sevis dēļ, un manis dēļ, manis paša dēļ man dažreiz pienākas, vai ne? Nevienmēr mēs runājam pareizi, nevienmēr mēs uzvedamies pareizi, nevienmēr mēs darām pareizi. Un nevajag tur tēlot, ka mēs esam kristīgie tie mocekļi, kas cieši, dažreiz mēs ciešam sevis dēļ. Dažreiz mums jāpieņem tā vētra, ka tā ir uznākusi tikai manu muļķīgu lēmumu dēļ. Es paņēmu kredītu uz māju, jo domāju, ka Dievs man visu apmaksās. Krīze ekonomiskā, Dievs saka, uz ko tu paļāvies? Uz tevi. Kamdēļ tu kredītu ņēmi? Tā apmēram es nesaku, ka kredīti ir slikti vai labi. Es par to negribu teikt nevienam, bet dažreiz mēs ciešam savu muļķīgu lēmumu dēļ, un dažreiz mēs ciešam Kristus dēļ. Un tu zini, kur tu cieti Kristus dēļ, un kur tu cieti sevis dēļ. Jēzus nāk, pasludina mums
šo labo vēsti nelaimīgiem. Kur ir rakstīta šī raksturvieta? Vismaz nosauciet evaņģēliju. Es zinu, bet es neteikšu, jo es negribu parādīties visgudrākais, kāds es esmu. Tad visi liks man vēl sludināt un lasīt tā kāds no jums Bībeli no galvas un tā tālāk. Es jau būšu pazarīgs. Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļa, ka viņš ieies sinagogā. Viņš pataka, ko? Tā kunga gars ir uz manis. Viņš saka, es esmu ieradies pie jums Dieva spēkā. Piedodiet par to vārdu, viņš saka, traļi vaļi nespēlēšu, reliģiju arī ar jums nespēlēšu. Neaicināšu jūs uz sabata dievkalpojumiem tikai tāpēc, ka es ierados. Es esmu ieradies veikt pārmaiņas. Un ne tādas pārmaiņas, kurā jūs varat vienkārši pateikt, cik labi, mēs aplaudējam, Jēzu, tu atnāc, visu slavu Dievam, gatīgi farizējiem, tu patīci. Nē, viņš saka, es tādas pārmaiņas jūsu vidū veikšu, kā vecā derība teiks, kā vecā derība brīnuma lietas jūsu vidū veikšu. Un ko es darīšu? Es sludināšu labo vēsti nelaimīgiem. Un ko tad nozīmē labā vēsti nelaimīgiem? Līdzīgi kā 126. psalms, tā kā tu biji nelaimīgs, Jēzus ienāca savā dzīvē, viņš izmainīja tavu dzīvi tā, ka varbūt apstākļi nemainījās, bet tu kļuvi laimīgs. Vai ne? Vai tad tā nebija, ka tu pirmo reizi piedzīvoji Jēzu Kristu? Apstākļi neizmainījās, bet tu kļuvi laimīgs. Jēzus, es esmu ar tevi, Jēzus, tu esi mans, es esmu tavs, un visi tie vārdi, tu kļuvi laimīgs, un Jēzus saka, tā lūk ir man labā vēsts. Mana labā vēsts ir darīt nelaimīgos par laimīgajiem. Mana labā vēsts ir piepildīt tās sirds ilgas, ko es viņu sirdīs esmu ielicis. Un tālāk viņš saka, atsabināt ko? Es tur izrauti. Atsabināt ko? Cietumnieks. Atsabināt cietumniekus. Un līdzīgi, ko mēs lasījām 126. psalmā, ko viņi lūdz, lai atsabina cietumniekus. Un te varbūt var iedalīt tajās divās pozīcijās. Ir cietumā, kas tie sēž, tur mēs arī varam lūgt, lai Dievs dara brīnums, lai Dievs nes savu taisnību tajā vietā. Un ja visi saprot, par ko es runāju, es arī lūdzu, lai Dievs nes taisnību tajā vietā. Lai Dievs vērš savu taisnību. Bet šajā brīdī Dievs saka, es neatnācu kutināt tavu sirdi ar svēto garu. Es neatnācu vienkārši padziedāt ar tevīm skaistas dziesmiņas. Ja es ierodos, es ņemu ārā ar visu savu spēku, tavu atkarību. Tev tas varbūt nepatīk, tev tas sāp, bet es ņemu ārā. Es gribu, lai tad, kad tu ierodies pēc lūkšanas, pēc satikšanās ar manīm, tu esi brīvs. Tad, kad tu ierodies pie manīm ar visu savu ievainotību, sāpēm, ar visu to verdzības pilno domāšanu, tu ierodies pie manīm, es tev gribu atlaist brīvu. Saka, kur tas rakstīts? Ja nu dēls dara brīvu, jūs patiesi esat brīvi. Patiesība, dārgie draugi, dara brīvu. Un Jēzus neatnāk spēlēties ar mums. Smilšu kastēs, Jēzus neatnāk mums vienkārši parāda, cik tu labi lūdz, parāda, cik tu labi sludini. Nē, viņš saka, tas viss ir pakārtotās lietas. Es atnācu tevi izmainīt, es atnācu tevi darīt brīvu, es atnācu tevi darīt laimīgu. Un tad tu jautā, kur ir mana laime? Rādi, kungs, mums savu vaigu gaišumu. Ja tu esi pazaudējis šo laimes sajūtu, viņā visu laiku tu nevari dzīvot, tas būtu traki. Uz zemes dzīves. Tad tev ātri ieliktu kādā iestādē un teikt, pārāk laimīgs. Ir pārāk laimīgs. Nevar. Iedomājieties, tagad es tādā veidā, kā es tagad runāju, viss 24/7, protams, ar izņēmumu gulēt un ēst. Tāpat visu laiku gan ar sievu runāt, gan ar darbdevēju runāt, gan ar šoferiem, kad brauc garām. Kaut kas nebūtu pareizi. To neviens nenosaukt pārāk laimīgs. Tad nosaukt kaut kāds, nezinu, kāpēc viņš tik skaļi ar manīm runā, vai ne? Bet Dievs grib darīt mūs laimīgus. Tad, kur mēs ejam, kad mēs ejam viņa tūmā. Kad mēs sākam ilgoties pēc viņa tūma. Ziniet, man ļoti iespaidoja viens teikums no viena mācītāja, ko es visu nedēļu pārdomāju. Viņš saka, kas ir gavēns? Viņš saka, gavēns ir kas? Cilvēki domā, ka gavēns ir kaut kas, kur tu mērdē savu miesu tā iemeslu dēļ, lai
izprasīt to no Dieva, ko viņš tev īsti negrib dot. Un tāpēc tu gribi ļoti pamērdēt, lai viņš beidzot ierauga, ka tu esi cienīgs saņemt. Ja tu par cienību savu gavē, ja par lietām gavē, tad pārstāji tur viņš neredz. Viņam neinteresē tas gavēns, ko gavē. Goda vārds viņam neinteresē. Viņam neinteresē tas gavēns. Bet atcerieties to rakstu vietu, kur farizēji piegāja pie viņa mācekļiem. Tas bija piedauzības akmens. Es arī kādreiz domāju, tad es labāk negavēšu. Tas būs svētāks pa viņiem. Un viņi uzdod tā jautājumu, kāpēc tavi mācekļi negavē Jēzum? Atcerieties to vietu. Kāpēc tavi mācekļi negavē? Kurš ir precējies? Jā. Tad, kad jūs precējaties, padomu laikos varbūt visādi bija, bet kad jūs precējaties, jūs gavējāt pie savu kāzu galda? Ne? Es šodien, labi, tagad es runāšu par nopietnāku tēmu. Jūs gavējāt no pirmās laulības nakts? Nē, šodien es gavēju. Šodien es esmu pārāk svēts, lai tuvoties savam. Viņš saka, un tāpēc, ja es saku, kamēr līgavains ir viņu vidū, viņiem, pārfrāzēt, viņiem nav par ko gavēt. Viņiem nav par ko gavēt, jo viss, kas viņiem ir šis līgavains. Viņiem ir Jēzus, viņiem ir Dievs, viņiem ir mana klātbūtne, par ko viņiem gavēt. Un man viens mācītājs, kas man ļoti iespiedās manā sirdī, viņš saka, un es saprotu, viņš saka tādu lietu. Viņš saka, gavēt nevajag par to, lai kaut ko dabūtu no Dieva, vai kaut ko pierādīt Dievam, bet gavēt vajag par to, jo tu tik ļoti gribi būt viņa klātbūtnē, gribi būt laimīgs pie viņa, ka tu esi gatavs pakļaut, mērdēt savu miesu, lai būtu kopā ar viņu. Un viņš tev saka, nedzer šodien kafiju. Jā, kungs, nedzeršu. Atturies šodien no tām pusdienām. Jā, kungs, jo kāpēc? Tāpēc, ka es gribu būt ar viņu, es gribu būt laimīgs kopā ar viņu. Jo, ja tu esi nelaimīgs, tu savu nelaimi izplatīsi tālāk. Un tu zini, kādā veidā tas notiek. Bet, ja tu esi laimīgs kopā ar Dievu, tu to laimi nes citiem. Ko tu tik laimīgs? Tāpēc, ka es bija Dieva klātbūtne, es biju Dieva tuvumā. Un kādam, kurš šodien aizies uz māju un teiks, kāpēc tu tāds apskaidrots, apstarots, tavas acis spīd? Tu, protams, nepieminēsi mani. Ceru, ka nepieminēsi mani. Bet es ceru, ka tu pieminēsi tā. Es biju šodien Dieva klātbūtnē un Dievs man tik brīnišķīgām veidā pieskārās. Un es esmu laimīgs. Ko lai manim padara, vai ne? Es tik ļoti brīnišķīgi pieskārās, ka es izēju ārā un mans acis smirdz. Man dvēseli smaida, man mutes smaida. Tas jau dabiski, protams. Visiem, kas sludina, viņiem vienmēr jāsmaida, izņemot bērēs. Un tā, labi, ko es saku. Bet es smaidu. Ja? Un tad tā ir tā laime. Un tad Jēzus nāk un pasludina labo vēsti nelaimīgajiem. Amen. Salauztas sirds dziedināt. Ja? Kas ar asarām sēja, tie ar gavilēm pļaus. Ikvienam kviešu graudam Jēzus teica, ka viņš saviem mācekļiem teica, ko? Kviešu graudam, kas jānotiek? Dārgie draugi, palīdziet man sludināt. Es saku, tad, ja tu nezini to raksturvietu, tad saki godīgi, ka ne. Es nojaušu, kur tā raksturvieta, bet jūs varat palīdzēt sludināt. Kurā vietā? Kas tur rakstīts? Kviešu graudam, kas jāizdara? Lai viņš nes to augļus, kas tur, lai viņš nepaliktu viens. Jānomirst, vai ne? Jānomirst. Un Jēzus teica, kviešu graudam jānomirst zemē, lai tas, un ko lai varu turpināt ar citādiem vārdiem, lai tas nestu augļus. Jēzus ar asarām sēja Ģedzemenes dārzā. Jūs atceraties, Jēzus ar asarām sēja Ģedzemenes dārzā, bet ar gavilēm viņš pļāva 3. dienā. Brīžiem mēs tik ļoti daudz sējam ar asarām, jo mēs zaudējam. Šajā dzīvē vienmēr kaut ko zaudēsi, kaut kas lūzīs, kaut kas nenotiks tā, kā tu to vēlies. Bet Jēzus apsola mums, ka viņš, līdzīgi kā viņš 3. dienā ar gavilēm pļāva, līdzīgi arī mēs kādu dienu, pat ja ne šeit, ar gavilēm pļausim. Vai jūs šodien, draudzi, to pieņemat? Vai jūs šodien, draudzi, par šī vēsts jums sirdīs neatsaucas?
Man tā atsaucas, man tā palīdz dzīvot, man tā palīdz celties, man tā palīdz skatīties uz manu slimo bērnu, kad viņš saslimst, kad neko es vairāk ar savām lūkšanām, ar visu to, ko es zinu, nekas nepalīdz. Man tas palīdz skatīties, man tas palīdz dzīvot, jo es zinu, ka Dievs sola daudz ko labāku. Pat ja es šodien zaudēju darbu, pat ja es šodien piedzīvoju kaut kādu spiedienu no citas puses, jā, visi mēs esam cilvēki un zaudējam spēku. Es zinu, ka vienu dienu, un tu zini, ka tu vienu dienu celsies augšā. Vienu dienu. Tu redzēsi tos cilvēkus, kurus tu pazaudēji. Tu redzēsi Jēzu vaigā. Tas jau pats par sevi, bet tu redzēsi tos cilvēkus, kurus tu pazaudēji. Tu redzēsi tos tuvos, kurus tu esi atdevis nāvei, bet pateicoties Jēzum, kuru viņš cēlis augšā. Un tu ies pie viņiem klāt. Un tavu laimi neviens vairs neatņems. Zini, neviens. Es kādreiz biju ļoti mani iespaidojuši uz šo svētru un ļoti daudz gadus atpakaļ vienu dziesmu angļu valodā. Un viņi dziedāja tā, viņi dziedāja tā pasaulē, bet es par to tieši šodien nerunāju. Viņi saka, pasaulē tu man var atņemt visu, bet tu man nevar atņemt to, ko Dievs man devis. Jā, būs sāpīgi. Es tev nesaku, ka nebūs sāpīgi. Viņš saka, pasaulē jums ir bēdas. Neviens jums, piedodiet, neviens nesola, ka tur nebūs nekādas bēdas. Pasaulē jums ir bēdas, bet ticiet man, droši prātu, esmu pasauli uzvarējis. Un to, ko es jums dodu, neviens jums neatņems. Amen. Tāpēc skatīsimies, dārgie draugi, ar ticībām. Tie ir ceļš, kas šodien ar asarām sēja, ka kādu dienu ar gavilēm tu pļausi. Ziniet, iekšēji es jūtos, ka es šos vārdus saku, iekšēji es domāju, varētu pāriet uz harizmātiem vasaras svētkiem. Es iekšēji domāju, man tā gribas dejot pēc šiem vārdiem, bet es turo, kā apostols Pāvils saka, jūsu dēļ. Lai nevienam, es saku, kungs, kad es lūdzu, kad braucu pie jums mašīnā, kungs, lai es nevienu nekļūtu par piedauzību, lai es tikai būtu par svētību. Un Dievs saka, nedejo labāk, nevajag. Talsu Baptistu draudz uzreiz man zināsies. Es saku, manas dēļ es to negribu, es gribu, lai jūs vairotos. Lūksim Dievu. Svētais, dārgais debes Tēvs, tu zini visam tam, ka mēs izejam cauri. Tu zini visas mūsu sāpes, visas mūsu asaras. Un brīžiem vēl joprojām mēs jūtamies tā, it kā mūsu asaras vēl nav nožāvētas. It kā mūsu sāpes vēl nav dziedinātas. Bet Dievs, tad, kad mēs tuvojamies tavā tuvumā, lūdzu tev nožāvē asaras. Dziedini mūsu slimības, dziedini mūsu vainas, padara mūs no nelaimīgajiem par laimīgajiem tevī. Kungs, mēs nezinām, kāda mūsu dzīve būs rīt vai parīt, bet mēs lūdzam tevi, lai ikvienā vētrā tu esi klāt mums, un lai tad, kad mums visgrūtāk klājas, lai tu mūs iedrošini ar saviem vārdiem, ka mēs, kas ar asarām sējam, kādu dienu ar gavilēm pļausim. Tev par godu. Viss šīs svētruna, kungs, tev par godu, lai tas atnes tev godu un vairo tev slavu, nemārim Bītolam, bet tev slavu, kungs. Mēs ieliekam visu savu dzīvi, Dievs, tavās rokās. Mēs ieliekam visu šo nākamo nedēļu tavās rokās. Kungs, tu zini, ka mēs esam tikai vāji un nepilnīgi cilvēki. Tāpēc uztur mūs tajā brīdī, kur mums vajadzīgs uzturēt, glāb mūs no mūsu kārdinājumiem un pārbaudījumiem, kur mēs varam krist. Kungs, nepieļauj brīžus mūsu nedēļā, kur mēs varam sagrēkot pret tevi, tā apzināti, pat neapzināti, kungs, lai mums tas nesanāk. Svētais gars palīdz mums ilgoties pēc Jēzus Kristus klātbūtnes. Palīdz mums ilgoties pēc tā, kas patiesi dod laimi, prieku un mieru. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.
Ticamies varenajam Tēvam, ticamies viņa dēlam, ticamies Dieva svētam dāvam, viņā mēs esam vienoti. Dzīvojamies kopā vienā pasaulē, apkārt mums tik daudzi spēki sauc. Pārēc tā kā straume, kas uz jūru steidz, tāds ir spēks, ko dāvā lielais Dievs. Ja tik vienoti mēs ticamies varenajam Tēvam, ticamies viņa dēlam, ticamies Dieva svētam dāvam, viņā mēs esam vienoti. Latvijā un citur tālā pasaulē, pāri visai zemē dziesmas skan. Visur, kur mēs esam, viņa izglābtība, labu vēsti nesam cilvēkiem. Ja tik vienoti mēs ticamies varenajam Tēvam, ticamies viņa dēlam, ticamies Dieva svētam dāvam, viņā mēs esam vienoti. Radījis Dievs visus savā līdzībā, savu gaismu aicinājis mūs. Nešķirs mūs ne kalniem, jūras plašumiem, Dieva mīlestība nezudīs. Ja tik vienoti mēs ticamies varenajam Tēvam, ticamies viņa dēlam, ticamies Dieva svētam dāvam, viņā mēs esam vienoti. Viņā mēs esam vienoti. Viņā mēs esam vienoti. Pirms ziņojumiem mācītājiem man jāatgādina, ka ir vēl tāds stāvoklis raudātais prieks. Un to es kādu laiku neesmu. Tik ļoti es neesmu priecāsies, ka man nāk asaras. To es gribētu atkal piedzīvot. Tātad ziņojumi ir tādi, ka pēc dievkalpojuma māsas satiekās, ja? Tad saprotu, ka diezgan uzreiz pēc dievkalpojuma, pēc kāda brītiņa sadraudzība, un tad māsas atkal sadraudzējās savā starpā. Visas māsas tiek aicinātas, kas vēlas arī pievienoties, kas varbūt nav regulāras gājējas, bet es zinu, ka tās māsiņas, kas tiekās, gaida ikvienu māsu. Brāļiem jātaisa savu tikšanās, tad, ja viņi grib pulcēties. Nākamajā, pa nedēļas laiku, tātad ceturtdienā mēs tiekamies 7:00 mazajā zālītē. Tur ir vietiņas vēl, kur sēdēt, tā kā gaidām cilvēkus no draudzes arī, un ne tikai, uz ceturtdienas vakar dievkalpojumiem. Nākamajā svētdienā mums viesosies ugunsiem draudzes sludinātājs Viktors Reinholds. Klausīsimies, ko Dievs viņam liek sirdī.
Un tad mēs šajā rītā izlēmām, ka Pļaujas svētkus mūsu draudzē mēs svinēsim 29. septembrī. Tā ir 5. svētdiena, kaut arī es izstudēju LBDS kalendāru, un tur izrādās, ka katru oktobra 1. svētdienu svin. Bet mums ir bijis arī citādāk, un arī šoreiz, tā kā jūs zināt, kā mēs darām svēto vakarēdienu, bet droši vien, ka mēs gribēsim arī izdekorēt Pļaujas svētkos, un lai tad netraucētu svētajām vakarēdienām pēc tam. Tādēļ 5. svētdienā būs Pļaujas svētki mūsu draudzē. Un vēl atgādinu, ka ziedojuma trauki ir uz aizmugurējā sola, un lai Dievs svētī jūsu sirdi, kad jūs ziedojat, brīvprātīgi ziedojat, lai tas ir no sirds un ar prieku, jo tikai tā Dievs var svētīt gan draudzi, padomi, kas lieto šos saziedotos līdzekļus, gan arī jūs. Jo jūs zināt, Dievvvārds saka, priecīgu devēju Dievs mīl un var svētīt, vai ne? Man tas viss. Paldies! Pirms es lasu, kam būs dzimšanas dienas jaunajā nedēļā un kam ir šodien arī kādiem ir. Gribu teikt jums lielu paldies visiem, kas lūdzāt par Ingu. Viņa ir izoperēta un mājās tur Anglijā savās, bet viņai jāmācās ar to sadzīvot un ēst. Un viņa pasūtīja blenderi, tur viņai tantes meitiņas atveda bēbīšu biezeņus, man bija jāsmējas. Viņa teica, rakstīja ziņās, nesmējies par mani. Un viņi mēģina pagatavot ēst, viss ir jāsablenderē, jo pakošļaut kaut ko nav iespējams. Jā, pēc šīs operācijas, un tad viņi mācās, viss ir šķidrā veidā jāuzņem. Paldies, ka jūs lūdzāt, un es ticu, ka kungs viņu dziedinās, un viss ir labi. Paldies Dievam! Pēc pagājušās svētdienas dievkalpojuma man zvanīja brālis Normunds Zīverts. Viņš bija noklausījies dievkalpojumu un pateicās par lūkšanām. Un teicās gan, ka būšos šodien, bet es viņu neredzu. Bet Dievs zina, kādi ir viņa ceļi un ka viņam esot daudz labāk, viņš teica. Tā kā paldies arī par viņu, ka lūdzam par viņu. Tātad. Šodien, 15. septembrī, svin dzimšanas dienu Elīna Steinberga. Un arī šodien, 15. septembrī, svin savu dzimšanas dienu Elīna Kairiša. Un cik es saprotu, viņa laikam ir svētdienas skolā. 17. septembrī svinēja savu dzimšanas dienu Muntis Kondrovs. 18. septembrī svinēja savu dzimšanas dienu Baiba Fībiga, Norvēģijā. Ja? Un arī 18. septembrī svinēja savu dzimšanas dienu Laura Zembaha. Un 21. septembrī svinēja savu dzimšanas dienu Linda Indriksone. Es ceru, tev mācītāji nav šai nedēļā dzimšanas diena. Tad celsimies kājā un lūgsim Dievu. Mīļais Tēvs, mēs Tavā priekšā ar pazemīgām sirdīm nākam un Tev pateicamies par šo brīnišķīgo dienu. Paldies Tev jau par uzrunu. Kungs, ka Tu runāji uz mūsu sirdīm. Tu esi klātesošs ikvienā mūsu vajadzībā, ikvienā mūsu rūpē un pat vētrās. Kungs, kā Tu biji ar saviem mācekļiem laivā, tā Tu esi mums klātesošs ikvienā lietā. Pirms vēl savu muti vērām, Tu mūs vadi un pasargā. Lai slavēts un augsti godāts ir Tavs vārds, Tēvs, Jēzus vārdā to lūdzam. Un lūdzam, Kungs, esi mums žēlīgs. Pasargā lūdzu mūs no maldiem, no kļūdām, no kārdināšanām. Kungs, lūdzu, vadi mūs un palīdzi stipri stāvēt Tevī, Tavā vārdā, ticībā Tev
Kungs, vairo mūsu ticību. Kungs, un svētī mūsu mīļajies, kuri varbūt ir kādi apslimuši. Un, kungs, es jo īpaši iestājos par mūsu vecāko paudzi. Kungs, svētī Iru Ēci. Kungs, svētī Elmu Mālnieci. Kungs, svētī Guntu Veinbergu. Kungs, svētī Guntu Midriāni. Kungs, svētī ikvienu vēl, visus vārdā nepieminam. Bet tu katru pazīsti. Kungs, un svētī tāpat brāļus un māsas spēka gados. Svētī mūsu bērnus, jaunos un pašus mazākos. Kungs, visus ieliekam tavās rokās. Piepildi ar savu spēku. Vairo ticību, kungs, un aizdedz mūsu sirdis, lai tās deg tevim, ka tiešām arī, ja sāp cauri asarām, ar prieku spējam tev sekot, tev kalpot. Kalpot viens otram. Kungs, uz to tu mūs aicini. Svētī mūs, kungs, un svētī mūsu mīļos jubilārus. Kopā ar viņiem mēs tev pateicamies par žēlastības gadu, ko tu katram no viņiem esi dāvājis. Mēs pateicamies tev par māsu Elīnu Steinbergu. Ieliekam viņu tavās rokās. Vadi tu viņas dzīvi, kungs, un svētī un pasargā. Kungs, svētī māsu Elīnu Kairišu. Viņa ir reizē arī mūsu svētdienas skolotāja. Svētī, kungs, viņu un viņas ģimeni. Un vādi nākamajā dzīves gadā ieejot, palikt uzticīgiem tev. Vadi un pasargā, kungs. Svētī brāli Monti Kondrovu, kungs. Viņu ieliekam tavās rokās. Tu zini, kur viņš ir un kādās attiecībās viņš ar tevi. Tu pazīsti viņu labāk, jo mēs viņu tik bieži nesatiekam, kungs. Svētī tu viņu. Un neļauj aizmaldīties prom, bet velc sev tuvāk. Kungs, svētī māsu Baibu Fībigu. Kungs, uzlūko tu viņu. Svētī viņu tur un viņas ģimeni Norvēģijā dzīvojot. Vadi tālāk, jaunajā dzīves gadā ieejot un pasargā, kungs. Ieliekam tavās rokās, kungs, Lauru Zembahu. Svētī viņu. Vadi viņas dzīvi, kungs, un pasargā. Piepildi ar savu spēku. Kungs, un svētī māsu Lindu Indriksoni. Kungs, arī viņu ieliekam tavās rokās. Tu viņu pazīsti labāk un zini, kas nepieciešams viņas dzīvē. Esi žēlīgs visiem, kungs. Svētī mūsu draudzi, vadi tālāk. Kungs, svētī jaunajā nedēļā ieejot, tiešām dod spēku palikt uzticīgiem tev. Kungs, jo tikai tevī mēs esam laimīgi. Arī es esmu laimīgs ar tevi, ka tu esi mans kungs un mans glābējs, mans viens un viss, mūsu viens un viss, mūsu prieks un miers. Tas esi tu, Jēzu. Cik brīnišķīgi skan šis vārds Jēzus. Kungs, lai slava un gods tev. Svētī mūs visus. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Vēl apsēdieties.
Tā, tūlīt dievkalpojums noslēgsies ar svētības vārdiem, bet es gribēju uzrunāt jūs, kas šodien neesat dievkalpojumā, ja jūs esat paguruši un esat savā mājas vietā, un Dievs aicina neatstāt to vietu, kur ir Dieva klātbūtnes vieta, draudzes sapulcēšanās vieta. Tu esi mīļi aicināts ģimenē, draudzē atkal no jauna iedegies un seko Kristum, un tu nenožēlos nevienu mirkli, kopš tu pieder Kristum. Ja tu jūti savā sirdī, brāl vai māsa, ka tu jūti, ka tu esi rēmdens kļuvis, vai tas, ko es šodien runāju, bija, kā lai saka, par laimi, ka tu nesaproti, kā ar Jēzu var būt laimīgs, ja tu nekad to neesi piedzīvojis, vai pirmo reizi dzirdi vārdu Jēzus, varbūt ne pirmo reizi, bet vienkārši dzirdi pirmo reizi kaut ko tādu, ka Jēzus aicina būt sadraudzībā un mīlestībā ar draudzi, gan ar sevi. Tāpēc tad pēc dievkalpojuma es tev aicinu, ka tu vari nākt un es par tevi lūkšu Dievu. Ja tev ir kāda vajadzība, es arī esmu gatavs kalpot pēc dievkalpojuma, kāpēc pēc dievkalpojuma, lai nekavētu laiku visiem tiem, kas varbūt steidzas un kam ir cits darīšanas un tā. Tāpēc piecelsimies kājās un saņemsim svētības vārdus. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem, lai Dievs jūs svētī. Āmen. Sirsnīgi sveicieni no manas ģimenes un no manas draudzes jums, dargie draugi.